Jā. Mēs te gatavojām inovatīvas lietas, jā. Jā, es dzirdēju, ka jūs esat grantu dabūjuši, atbalsts saucās. Nu, tā ir skaitā, esam dabūjuši grantu, jā, kaut kādas pāris lietas arī te redzams, kā tā granta nauda tik tērēt, jā. Tas, ko mēs te ražojam un darām, jā, ir vairāk tāda veselīgais uzturs, veselīgā pārtika, jā. Tā kā tā joma attīstās, mēs esam tā kā radījuši pāris jaunas inovatīvas produktus, jā. Un viens no tiem produktiem ir dārzeņu maize, jā. Mēs šo produktu gatavojam bez miltiem, bez raugu, jā, bez dažādu veidu pārtikas piedevām. Tad jau tā nav maize? Kā sadviņiem, tā ir veselīgā maize, jā. Mēs cenšamies tā kā čips taisīt plāniņu. Jo plānāks ir augšīgāks, nevien vienas garšīgāks, jo plānāks viņš vislielās kūst. Mēs to darām pavisam savādāk, jā. Mums tās ir speciālas, kā teikt, iekārtas, jā, žāvētāji, dehidrātori, kādā veidā šāda veida ierīces vai nodrošināt noteikti temperatūru, piemēram 40–45 grādus, jā, zemās temperatūrās, jā, un līdz ar to tas produkts gala rezultātā ir saglabājis šīs vērtīgās īpašības, jā. Kurā skolā tev to iemācīt? Tas jau nav mācāms, jau izlasāms, kurā grāmatā, jā. Tā, nu, viena no maizēm ir ķiri maize, jā. Cukīnī maize, jā. Tā ir tā, kas līdzīga maizē? Iespējams. Kur tāda vēlēšanās pārstrādāt jau kaut kādas pamatvērtības, kuras tautai mazliet kaulā ir ielikušās? Mūsdienu pasaule attīstās, jā. Dārzeņu maizes vēl nebija tā, kā te baudījis, jā, un redzējis, ka kāds tā kā vispār gatavo kaut ko tam līdzīgi, jā. Sīpola maize, tomātu maize, ķirbu maize un cukīnī maize. Jūtu arī ir iekstas kaut kādus? Nu, rieks nav, ir salpesēklis, jā. Es gribas mums pārsteigt, kas tas skābais ir? Tā kā skābenē? Skābenais ir linsēkli. Latviešu? Sezona patreiz ķirbu, sīpola, cukīnī, tomāti patreiz pats plaukums, jā. Tas arī tiešām tu viņus ņem no Latvijas? Protams. Bet ja mēs savu maizi meklētu veikalos, viņi droši vien būtu tajā plauktā, kas tas bezglutēns, jā? Tāpēc, ka daudziem cilvēkiem izrādās neapzinātās problēmas bieži vien rodās no tiem graudogiem, no tā lipekļa, no... Kopumā viņa noteikti likt tanī plauktā, jā, viņa likt plauktā pie maizēm, pie krekeriem, jā, tas ir tā niša plaša, jā. Bet, ja cilvēki, piekam ir tā kā alerģija pret glutēnu, tad šis ir viens no produktiem, ko var lietot uzturā arī cilvēkam ir problēmas ar glutēnu. Klausies, pastāsti, kā tev aktivitācija? Es visu laiku biju profesionāli šuvēju piegriezēju. Kaut kādas šuvējas iemaņas tur garantiegā, šķērtīgā Jā, es esmu tā precīzi nogrēst, cik jums centimetrus šveikoju, jā. Tāpēc tev bija tik kārtīgi viņš tā malikā? Jā. 3, 2, 1. Mums ir kaut kādas ēšanas tradīcijas. Tagad tu mēģini ar šo savu produktu salauzt mūsu tādu neticamu to uzcītību. Tomēr skaties, graudi pilni apcirkņi. Tas nozīmē, ka mēs izdzīvosim ziemas, ka graudi vispār nav vajadzīgi šiem mums plāciņus. Kas ir tāds, ko mums vajadzētu domāt, varbūt, ko mēs bišķi pārspīlējam savās tradīcijās? Nu, noteikti jāsaprot tas, ja, ka tie augvalsts produkti, jā, vai dārzeņi, vai augļi, vai ogas, vai rieksti, jā. Kad tagad un agrāk, ja viņi bijuši pamata bāze, jā, cilvēku uzturā, jā. Un mūsdienu pasauli ir aizgājusi no tā, jā, kad arvien mazāk viņas lieto, jā. Un tā mūsu tā misija, varētu teikt, ir arī gatavojot šo veidu maizi, tā skaitā Rau Garden, ir dot to cilvēkiem to apzināšanos, jā, ka tie dārzeņi, jā, ir ļoti svarīga sastāvdaļa, jā, ikdienas uzturā. Tā skaitā, ja tu uzturos enerģiski, jā, būt vesels, jā, un ēst veselīgi. Augstāk, tālāk, spēcīgāk. Zied, mana sīpola maize.